Tā, sveiki visiem atkal. Sveiki divāni eksperti un florbola valdītāji. Šodien tiekās Rīgas Lauzas U12 meitenes un Čekavas Bulldogs. Čekavas nedaudz aktīvāk izteica. Tā, diezgan, man ir pirmā pieredze šeit atrasties 69. Rīgas pamatskola. Salīdzinoši nesen ir uzlikts arī jauns segums, kā redzēt. Forši. Spēle sākās. Skatīsimies, kā veiksies. Kā redzēt, te diezgan tā, arī man tā lokācijas vieta ir tīri kaut kādā sānā, tāda kabata. Tā filmēšana diezgan apgrūtināta. Juglā arī kaut kas ir līdzīgs, tikai otrajā pusē. Tie, kuri seko līdzi, iepriekšējā reizē izbraukumu spēlē Rīgas Lauzas piekāpās Cēsīm. Pirmais metiens vārta rāmī Rīgas Lauzas izpildījumā, Vāceks vietā. Kādi tie, kuri sekoja pagājušās reizes spēli, atcerieties, ja, atcerās, kad Rīgas Lauzas, es nemaldos, pirmie metieni vārta rāmī bija tikai otrā periodā. Praktiski Cēsis neļāva izdarīt metienu. Te ir tā bīstams un jā, vārtu zaudējums. Labām izgāja 1-1. Čekavas Bulldogs izvirzās vadībā 1-0. Nospēlēts 3 minūtes.
labā pozīcijā bija. Bet galīgi neizdevās metiens. Vēl viens tāds nošļuka. Tāda uzmetiens un tomēr ir vārti. Rezultāts jau ir 2-0. Čakavas Bulldogs labā. Te paši kļūdījās savā vārtu priekšā, iedod vārtu priekšā piespēli tieši uz lāpstiņu pretiniekam. Diezgan nepaceļ galvu. Tomēr vajadzētu pastrādāt pie tā, ka piespēles, ja tiek dotas, tad paceļ galvu un skatās, kam dot piespēles. Spēles raksturs neskatās, kad Čakavas Bulldogs būtu kaut kādā veidā iespieduši lausus. Viņa izgāja atkal cauri. Brīvi, 15. numurs un vairāk tā kā laus spiež Čakavinieces savā zonā, bet rezultāts, ka jūs redzat, 3-0 Čakavas Bulldogs labā. Čakava izmanto savas iespējas. Nospēlētas patreiz 7 minūtes un 33 sekundes. Tur vajadzēja jau iedot piespēli ātrāk nedaudz. Būs metiens, jā, un ir vārti. Tomēr atspēlējās. Atspēlēja viens vārds. Rezultāts ir 3-1. Jācīnās līdz galam.
gribās teikt, ka tomēr meitenes palaiž bumbiņu priekšā un līdz galam nenostrādā. Gribās man arī iesaistīties tajā procesā. Bet, bija uzmetiens vārtu virzienā, nedaudz garām vārtiem. Uzmest, jā. Vārtsargs vietā. Kā redzēt, Lauz diezgan tā, izskatās, ka vairāk nedaudz kontrolē to bumbiņu, bet tomēr Čekavs Bulldogs rāda rezultātu. Jā, tur meitenēm vajag vēl pamācīties izspēlēt. Izskatās, ka mazliet viņas vēl ir apjukušas. Te gandrīz vai izlaida cauri. Kaut kā tagad. Mazliet tagad ķekavnieces ir iespiedušas Lauzu savā zonā. Tā diezgan nepaklausīgi gan vienām, gan otrām tā bumbiņa lēkā. Nospēlētas 11 minūtes. Rezultāts 3-1. Čekavs un Bulldog meitenes ir vadībā. Tā. Vēlēs novilcināja. Nav smuki. Rezultāts 4-1. Pelnīti. Tā, jā, tā izskatās, ka centrs nedaudz nobīdīts ir. Tomēr te vajag pozicionāli nostāties lauvām, man liekas tā, lai jau kuru reizi jau centrs izskrēja šādā veidā ar bumbiņu bez maz vai uz vārtu pusi. Un tur tomēr vajadzētu nostāties tā, lai tik brīvi neizietu uz tādu brīvu metienu.
pāris reizes jau bijuši tie, un pāris jau, cik ir bijuši iemetieni, jau vairākas reizes bijis tā. Nu, te kaut kas nesaprotams, ko tur Lauvs dara. Cik smuka izspēle, 5-1. Līdz pirmā perioda beigām 3 sekundes palikušas. Beidzās, jā. Gaidām nākamo. Tā, nu, līdās atsāksies spēle. Otrais periods. Nu, Rīgas Lauvām jāliek kaut ko pretī. Jo, ja nebūs, tad nebūs klāsies slikti, jā. Lauvam nav pilnas 2 maiņas. Tad mainās pa vienai. Atgādināšu, kad spēlē 3 periodus pa 12 minūtēm, vēl 12 meitenes.
nav vārti. Te jau būtu, man jau šķiet, ka būs vārti. Vārtu staps. Nu, nospēlēts ir 3 minūtes. Patreiz ir neviens nav gūs vārtus. Mazliet ātrāk vajag kustināt, jau nogulēja. Nogulēja maiņu. Varētu izveidot ātro uzbrukumu, kamēr Čekava mainījās. Bet nekā. Un te viss ir dažas sekundes nogulī, un tad tu vari zaudēt pozīciju un iespēju. Atkal, kā šitā atkal iedot pretiniekam bumbiņu. Par laimi neiemeta. Diemžēl visa komanda viens iedod, otrs skatās, kā pretinieks paņem bumbiņu un vārti. Ai, nē, man jau likās, ka būs vārti. Par laimi uzmeti garām. Strādā līdz galām, strādāt, gribās teikt, līdz galām jāstrādā. Kāpēc nestrādā līdz galām? Tā ir nospēlēts 7 minūtes.
Rezultāts nav mainījies. 5-1. Atkal nepaskatījās, kam iedot piespēli, iedot pretiniekam un pretinieks gūst vārtus. Elementāra lieta, ka tomēr jāpaceļ galvu. To jau no pamatiem jau māca. Un pa vidu atkal būs metiens. Tomēr vajag nostāties. Rezultāts 6-1. Te ir palēmējās lauvām. Tā arī izskatās, Čekavai ir jauni spēlētāji, nepaceļ galvu, vienkārši kaut kur met. Bet ir spēlētāji, kuri ir vairāks jau, varētu teikt, gadus gan izvai trenējās. Citi paceļ galvu un skatās, kam iedot piespēli, un precīzi piespēles. Nospēlēts 9 minūtes 13 sekundes. Šajā periodā rezultāts 6-1. Lauvām, diemžēl, tāds precīzs vārtu rāmī, tāds labs metiens tikai bija viens, un tie ir arī vārti gūti vārti. Viss tādi diezgan tādas kļukas. Lauvām vajag kaut ko rādīt. Vai nu spējas raksturu parādīt, vai nespējas, tas ir cits jautājums. Redz, apgriezās savu asu un izdarīja metienu. 42. numurs Čekavai.
palika tikai dažas sekundes līdz perioda beigām. Un būs vārti? Nē, Bārtsaks vietā. Nu, tāda iespēja. Nogulē gan viena, gan otra. Vajadzētu atsaukties pēdējiem noslēdzošajam periodam, trešajam, 12 minūtes. Un rezultāts ir 6-1. Ķekavs labā. Grūti spriest, ko spējas Laus dot pretī. Jāatspēlē 5 vārti. Tāds neiespējamā misija. Atkal nekur no iemetiena iziet cauri, cenas nav nosegts. Arī vārtsargam jādomā, kur izmest bumbiņu. Ļoti riskanti. Tāds pēc ilgāku laiku smuks uzmetiens vārtu virzienā. Vārtsargs savā vietā. Jā, pēc spēles gaitas, kā jūs redzat, jā, Ķekava ir stipri vairāk metieni. Vārtu rāmī. Vai spēles tāds dinamika vairāk norisinās, gribētu es teikt, Ķekavas zonā. Laus mazliet vairāk izlaiž tos metienus. Tāpēc arī rezultāts arī ir. Kurjos.
Jā, kaut kā tā ķeka vai tie metieni iziet atkal, līdz tās metienas būs jāredzēt. Galīgi nenosedz uzbrucējus, ļauj brīvi uzmest. Ķekautais, ķekau īsti neļauj. Trešajā periodā nospēlēts 4 minūtes. Rezultāts nav mainījies 6-1. Tā kā brīvi izgāja caur divām un izdarīja metienu. Diemžēl gribētos, lai Laus parāda vairāk zobiņus un neļautu tā brīvi iziet cauri. Tad vairāk tāda atliekošās bumbas. Jā, iemetēja, redz, parādīja mazāk zobiņas. Rezultāts 6-2. Lāvām dotajā brīdī ir vārtus guvuši Vika un Jete. Abas kopā jau spēlē diezgan ilgu laiku, kopā arī U10. Šis pirmais gads, kā spēlē U12. Abas ir vienaudzes, 15. gads, 10 gadi. Spēlē pie U12. Vispār meiteņu, sieviešu florbols ir gribētos, lai vairāk spēlē un iesaistās vairāk meiteņu šajā sporta veidā. Ir tā konkurence diezgan tāda, ne konkurence, bet spēlētājs salīdzinot ar puišiem un citiem sporta veidiem ir tā pamaz. Bija tāds metiens vārtu virzienā, bet diemžēl cik smuki jau 15. numurs, nemaldos, jau vairākas vārtus ir guvis, arī brīvi izgāja cauri, gan izvēja no savas zonas un izdarīja metienu. Rezultāts ir 7-2, nospēlēts 5 minūtes 55 sekundes. Atkal iziet. Gribās man pabļaut meitenēm, lai tomēr nosedz centru. Iemetienam brīdī viņas nostājās viena labajā pusē, kreisajā pusē vidus paliek tukšs. Un šāda veida situācijas arī veidojās, kad iemetienā jau uzvar pretinieks, viņš vienkārši izskrien 1-1 pret vārtiem. Un kā jūs redzējāt, šādas reizes bija diezgan daudz šajā spēlē. Un
šajā sakarā, lai tāds veids neveidotos situācijas, tad viens no aizsargiem tā paiet viduspusē, ir aiz centra pozīcijas stāv. Tad uzbrucējs iemetienā viņš nevar brīvi izskriet viens pret vienu pret vārtsargu. Tādas nedaudz taktiskās lietas, ko meitenēm vajag arī pastāstīt, ko viņam jādara laukumā, kad ir kaut kādas pozīcijas. Viņas jau pietiekami lielas, ir saprotošas. Kā jūs jau redzat, tāds, gan vienai, gan otrai komandai ir zīmējumi. Plus mīnus jau katra zina, ko viņai jādara laukumā, ko viņa dara laukumā. Tikai jāpalīdz strādāt tīri tādā arī izpratnē par pozīciju. Un tad būs vieglāk arī spēlēt un gūt panākumus. Tas ir jebkurā sporta veidā, ne tikai florbolā, arī gan futbolā, futzālā, basketbolā, visos sporta veidos, kur ir komandas sporta veids. Katram ir sava specifika, protams, jā, bet neļauj cīnās, nāk palīgā. Gribās arī trenerim palīdzēt, redzot, kad ir kaut kādas lietas, ko laukumā var uzlabot komandas spēlētāji. Tas tikai mazas nianses. Nospēlēts 8 minūtes, rezultāts 7-2. Metiens uz vārtiem, pāri vārtiem, bumbiņu lauvām ir. Tā diezgan brīvi, tomēr ķekavām ir kādi metieni pa vārtiem. Un ķekavu lauvām neļauj vispār, viņi tiek noslaucītas vārtu priekšā. Un ķekavnieces neļauj tāds brīvs metiens. Tur arī pati varēja mest. Diemžēl atkal viens nepastās, kur iedot pēcspēli, otrs ir stāv aiz. Vēl viens vārds atguva. 7-3.
Ķekavnietis nogulēja šoreiz, ja. Bet viņas jau ir, var arī nogulēt. Rezultāts ir 7-3 un jāspēlē vēl ir nepilnas 2 minūtes līdz spēles beigām. Un, kā jau zināms, jebkura komanda grib gūt maksimāli daudz vārtus, uzvarēt. Tas ir tā, jebkurā sportā ir. Neviens nevēlas zaudēt. Te tomēr vajadzēja pašai mest. Neļauj, gribās teikt, neļauj. Spēlējam, gribās arī palīdzēt un pabļaut meitenēm, lai dzird. Šitā vecuma grupa vēl dzird, kad viņām saka, jau lielāks būs, tad viņam jau praktiski nevajag dzirdēt to, ko kāds no malas kaut ko saka, ne skatītāji, neviens, ne spēlētāji. Viņam jādzird praktiski tikai un vienīgi treneris un savs spēlētājs. Jo spēlētājs arī var palīdzēt, kur viņam jāstāv. 15. numurs atkal meitenes pavirši nospēlē savā aizsardzības zonā un 8-3. Redz, izcīnīja un arī ķekavniecēs būtu nedaudz ātrāks temps, varētu iziet arī 1-1. Ķekavniece arī stāvēja praktiski neļaujam. Spēles beigas, rezultāts 8-3. Ķekava uzvara. Protams, meitene, kuras vairāk guva vārtus. 15. numurs. Paldies, ka esat kopā ar mums. Sekojiet nākamām spēlēm YouTube kanālā Florbija LV. Paldies līdz nākamajai reizei. Tagad jau drīz būs šo piekdienu.